esmu Daugavpils 3. vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāja Marija Žilinska, vienmēr ir atvērta pieredzes dalīšanai. Viņa 2014. gadā, šajā gadā, ir saņēmusi mentora certifikātu, palīdz jaunajiem skolotājiem, krievu valodas skolotājiem veidot stundu konspektus, organizēt mācību stundu, palīdz klases audzinātājiem, organizēt darbu ar vecākiem, ar skolēnu ģimenēm un organizēt klases darbu skolām. Pabeidzot mācībās universitātē, es gāju strādāt 3. vidusskolā. Skolā esmu 2. gadu. Marija Žilinska pēc mentora certifikāta saņemšanas sāka aktīvi palīdzēt mana pedagoģiskajā darbā. Saprotami paskaidroju, kā nostādīt stundas mērķus un uzdevumus, kā arī pats galvenais, kā to sasniegt. Iemācīja pareizi sastādīt pārbaudes darbus, kā arī iepazīstināja ar Bluma taksonomiju. Es domāju, ka Daugavpilī nav neviena krievu valodas un literatūras skolotāja, kurš nezinātu Mariju Žilinsku. Un tas ir ne tikai tāpēc, ka viņa ir mūsu pilsētās metodiskas apvienības vadītāja, bet Marija ir tāds cilvēks, kas vienmēr grib dalīties savā darba pieredze ar kolēģiem. Un to viņa dara ļoti dāsni, no visas sirds. Pagājušajā mācību gadā praktiski visas skolās saņēma metodiska krājumu krievu valodas un literatūras stundām 11. klasē. Šajā krājumā tika apkopots Marijas bagātais un daudzveidīgais mācību materiāls gan skolēniem, gan skolotājiem. Un es domāju, ka daudzi skolotāji saka viņai paldies par šo dāvanu. Skolotāja Marija Žilinska ne tikai palīdz skolotājiem, jauniem skolotājiem, visiem kolēģiem iedrošina, bet arī radoši strādā stundās. Viņas skolēni jau 2 gadus pēc kārtas ir godalgotu vietu ieguvēji starptautiskajās olimpiādēs. Piemēram, pagājušajā gadā viņa skolniece Ekaterina Zavjālova ir ieguvusi 3. vietu starptautiskajā olimpiādē.